To translēs radio, to rādīs TV. Par to tiks informēta pasaule. Kas uzvarēs šai milžu cīniņā, to uzaicinās piedalīties banketā. Tam visi aplaudēs un visi sauks. To redzot visi priecāsies un sauks. Milžu cīņa, milžu cīņa, bet aizkulisēs atšukstēsis. Ziniet, viņš jau ir tik milzīgs milzis, un visi runās teiks. Viņš ir milzis nelaimīgai, jo viņš jau ir milzis. Šie milži izsalkuši, tiem nav ko ēst. Tie taču nevar aiziet mežā lāčus plēt. Tiem intelektuālas potences, tie nepavisam nav no provinces. Tie katru rītu lasa avīzes, tie skatās visas jaunās izrādes. Bet ko lai dara, tiem tā gribas ēst, tā gribas ēst, tā gribas kā vai matus plēt. Milžu cīņa, milžu cīņa, bet aizkulisēs klusi runā. Redziet, cik šis milzis nelaimīgs, tagad viņš ir divkārt nelaimīgāks. Viņš ir milzis viņš pazudinājis citu milzi. Kas uzvarēs šai milžu cīniņā, to uzaicinās piedalīties banketā. Tam visi aplaudēs, to visi sveiks. To redzot visi priecāsies, bet viens jau teiks: ir izgājis no modes, un aizkulisēs atšukstēsis. Redziet, cik šis milzis nelaimīgs, un visi runās, cik viņš bija milzīgs, ar kādu apetīti cīnījās. Bet viņam bija ļoti bail, kad cits milzis atnāks un to apēdīs. Un kas būs rīt, viņš ļoti uztraucas. Vai viņš vēl modē būs rīt, bet varbūt nē. Kas gan būs rīt, kurš milzis uzvarēs? Kad šis būs beigts un kurš nāks modē? Un kuru visi sveiks, kad šis būs beigts? Kas jauns būs rīt? Mums arī šis jaunais milzis drīz būs apnicis. Milzis atkal jūtas izsalcis, un milzis metas milžu cīņā.